Braucot no Rīgas, no Neretas, no Gobas, no Bauskas vai Aizkraukles, visi ceļi ved uz Valli. Vallē aktieru amtmaņu muzejs ir, jāsaka, tikpat kā pašā centrā, tikai 400 metrus no Valles centra. Māja nosaukums Zvanītāja bukas. No kurienes tad radies šis nosaukums? Nu, tādēļ, ka tajos senajos laikos amtmaņu vectēvs un tēvs ir bijis šīs zvaniķi mūsu luterāņu baznīcā. Un vispār ceļš, tas iebraucamais ceļš senos laikos ir gājis gar Zvanītāju buku durvīm, gar pašu mājas priekšu. Un viņš gājis tālāk uz kalniņu, kur ir vēl divas mājas, gan Jaunbukas, gan Vecbukas. Šeit tāds interesants buku pudurītis. 3 buku mājas. Nosaukumi atšķirīgi, protams, bet Zvanītāja bukas jo īpašas, jo šeit piedzimuši un uzauguši 2 aktieri, režisori, ļoti talantīgi mūsu pagasta cilvēki. Šeit mācījušies, skolā gājuši, līdz devušies lielajā pasaulē un kļuvuši par lieliem cilvēkiem. Ir valsts muzeji, ir pašvaldību muzeji, ir privātie muzeji un ir arī viena cilvēka muzejs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis viens cilvēks veic vairākus darbus. Viņš ir muzeja vadītājs, krājuma glabātājs, izstāžu ierīkotājs, pasākumu organizētājs, pasākumu vadītājs, arī dārznieks, arī apkopējs. Ļoti daudz darbus veic viens cilvēks. Vecajām Zvanītāju bukām nepiederēja tikai māja. Protams, bija kūts, stallis un arī klēts. Vēl pie, jāsaka tā, veco Zvanītāju buku pagalmā bija arī dižozols. Un izejot no mājas, no verandiņas, varēja tieši aiziet gar ozolu uz 2 dīķiem. Tur, kur šobrīd atrodas baltais namiņš, šī te baltā uzceltā māja, senajās fotogrāfijās ir redzami sienazārdi salikti. Un pirms ozola ir arī ļoti skaistas, ziedošas puķu dobes. Tur ir sastādītas gan dālijas, gan gladiolas, ļoti daudz ziedošu puķu. Nu, diemžēl, no tās vecās senās godības mums ir tikai muzeja māja, kura no jauna uzcelta uz vecās mājas pamatiem un saglabājusies ir klētiņa. Par tiem soliņiem, par mēbelēm, kuras varbūt var vērot arī muzeja telpās. Un šeit, kur es sēžu, nu, pavisam vienkārši es tāds sens cilvēks un, kā jau minēju, viena cilvēka muzejs. Nu, tā varbūt izpaužas mana izpratne par vēsturi, par senatni. Varbūt tā ir arī daļai mana gaume. Briedīšu prēmijas laureāti, parasti tie tiek izvirzīti 2 aktieri, vai arī prēmiju jau piešķir ne tikai aktieriem, bet teātra darbiniekiem. Un tad šajā laureātu gadā 2 prēmijas laureāti, katrs iestāda savu jasmīnu. Un pie katra jasmīna šī te norāde, kurš ir iestādījis un kādu jasmīna šķirni gan nav uzrakstīts, bet ir sniegta informācija, tātad tiek ierakts taps ar uzrakstu un abiem laureātiem kopīgs. Tad vēl ir pirms vairākiem gadiem iestādījuši Nacionālā teātra vecākā gada gājuma aktieri Ābeli, kura ražo un tiešām nes gardus augļus. Un otru Ābeli ir iestādījuši vidējās paaudzes aktieri
ābelīti arī jau ražo, un pie katras no ābelēm ir stabiņš ar uzrakstu, tātad, kas šīs ābeles ir stādījuši. Un ir arī, protams, dokumentēts, kurā gadā, kuri aktieri ir iestādījuši jasmīnus vai arī ābeles. No amtmaņu laikiem ir saglabājušās stādītās liepas, kuras ir stādījuši amtmaņu tēvs un māte, un šīs 5 liepas ir iestādītas tādā īpašā aplī, ko dēvē par rotondu. Tātad netālu no mājām atrodas liepu rotonda. Tad, diemžēl, nav saglabājušās amtmaņu tēva stādītās ābeles, kuru par godu savam vecākajam dēlam Teodoram un 2 gadus jaunākajam brālim Alfrēdam tēvs Fricis ir iestādījis, lepojoties ar to, kad ģimenē piedzimuši dēli. Ņemot vērā to, ka muzejs šeit ir atklāts 80. gados, tad attiecīgi šeit ir apkārtnē iestādīti arī tādi augi, tādas puķes, kuras, jāsaka, tajā laikā bija pieņemts stādīt, kuras varbūt tajā laikā bija arī modē. Visapkārt māja iestādītas hostas, šeit ir doronikas iestādītas, un mājas priekšā ir iestādītas papardes. Un senos laikos papardes stādīja tā kā aizsardzībai pret pērkonu, pret zibens spērieniem, lai pasargātu māju no visa ļauna. Vēl esmu papildinājusi, protams, apkārtnē ir iestādīti jasmīni. Jasmīnus katru gadu jau ne, bet katru 2. gadu stāda Alfrēda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureāti aktieri. Jasmīnu šeit ir ļoti daudz, jo jasmīnam ir jābūt katrā lauku sētā, kas var būt vienkāršāks un jaukāks par jasmīnu pie senām vecām lauku mājām. Muzejam ir tomēr sava misija un sava nozīme. Un mēs nevaram vienu senu lauku sētu pārvērst par laikmetīgu puķu dārzu vai laikmetīgu stādu audzētavu. Ir jāsaglabā kaut šī 80. gadu noskaņa pie zvanītāju bukām. Es ļoti vēlētos, lai nākotnē šī vieta, Valles pagastā, šīs zvanītāju bukas, saglabātos tādas, kādas viņas ir, un ja vēl būtu iespēja, atskatoties, pavērojot tās senās fotogrāfijas, šo vietu, šo vidi vēl, pielāgot vēl senāku, vēl vecmodīgāku, lai šeit pie mājas būtu sienas zārdos sakrauts, jo mūsu dienās siena ruļis, siena zārdu vairs nav tik ļoti vēlētos, lai šī vieta paliek, tāda sena, vecmodīga varbūt, lai tās novitātes, tie jaunumi tā kā paliek pilsētu muzejiem.